Valdai tā ziņa, ka rūpniecība ir lielākā iespēja augu. Mūsu politikai attiecībā uz austrumu pierobežu ir jābūt pilnīgi skaidrai. Mēs nedrīkstam pieļaut situāciju, kad cilvēki pamet pierobežu un teritorijas paliek neapdzīvotas. Ir jāspēj radīt apstākļi, kuri neraugoties uz sarežģījumiem rada vēlmi turpināt biznesu un dzīvi pierobežā. Ja mēs runājam par plāniem, tas ir labi. Bet, ja mēs runājam par viņu izpildi, tad, protams, ķeksīšu tur būs diezgan daudz. Bet, ja mēs runājam par reālo cilvēku sajūtu, tad viņi absolūti atšķirās no tiem plāniem. Jo izrādās vienā vietā naudas nav, otrā vietā naudas nav, trešā vietā pasaka, pienāciet citreiz, un beigās tas attieksmes jautājums ir tas, kas cilvēkus austrumu pierobežā diezgan arī satrauc. Un tas attieksmes jautājums sākās Rīgā un turpinās bieži vien daudzās atbildīgās institūcijās. Par šī 7 gadu budžetu, kas ir pašlaik, arī 25., 26., 27. gadā, nauda Latvijai ir pieejama arī grantos. Tā ir skaitā no atvesļināšanās noturības mehānismu, ka Latvijai ir rezerve šajā naudā. Turklāt viņas var izmantot arī saistībā ar drošības industriju vai citām lietām, nevis kā tas bija sākumā paredzēts, un daudzas valstis maina savus plānus, šos atvesļināšanās noturības mehānismu un apgūst šo naudu, jo šī naudai pēdējā kontraktēšanas laiks ir nākošā gada, 2026. gada augusts. Tā kā es domāju, ka šeit Latgalei un Latvijai kopumā vajadzētu saporināties. Izvērtējot vēl iepriekšējo, tas ir 2014., 2012., 20. gada plānošanas perioda darbības programmu mērķtiecību, ir jāsacina, ka vienādu atbalstu nosacījumu gadījumā ietekme tieši uz uzņēmumiem Latgales reģionā ir bijusi vājāka nekā pārējos mūsu reģionos. Tas savukārt, manuprāt, nozīmē, ka Latgales reģionam un tieši tā uzņēmējiem ir nepieciešams augstākas intensitātes un satura ziņā daudzveidīgāks atbalsts. Un šeit es vēlos uzsvērt, ka faktiski nav citas receptes, kā tikai un vienīgi darba vietu radīšana reģionā, lai mēs pirmām kārtām apturētu depopulāciju, kura vēl aizvien notiek, kaut arī ir samazinājusi tempus. Ja konferences tēma ir skats uz šo vīziju 2040, tad gribētos, lai šeit mēs tomēr nepazaudētu tās vērtības, kas ir caur kultūru stiprināmas, un tā ir gan latgaliešu valoda, gan attiecīgi šī latgaliskā kultūra telpa, kas šī dokumentā ir tomēr stipri maz iekļauta. Reģioniem ienākumu neatšķirās.